Kristaps Dišlers pēc neizšķirtā Roga United komandu treneru lūdzu jūs komentārus par spēli. Labvakar. Pirmkārt, apsveicam Ogri ar pirmo punktu virslīgā. Protams, esmu bēdīgs, ka pret mums. Jā, bet viss cieņa šodien tiešām parādīja raksturu, kvalitatīvu spēli no savas puses un diezgan labi fiziski sagatavot komandu. Redzēsim, kā būs ilgtermiņā, jā, jo, cik es saprotu, dziļums nekāds nav. Jā, un līdz ar to ceru, ka komanda tiešām šādā līmenī spēs spēlēt visu sezonu. Ko tur pa pretiniekiem par mums? Šodien noteikti mums kvalitātes pilnīgi nekādas. Jā, varbūt tās pēdējās 10 minūtes kaut kas sāk parādīties, kad pretinieku komanda veic maiņas, mēs veicām maiņas. Jā, tad šodien maiņas noteikti pastiprināja spēli atšķirībā no iepriekšējās. Un, jā, ar vieniem vārtiem ir par maz, lai mēs uzvarētu, jo katrā spēlē mēs laižam iekšā. Jā, un pats bēdīgākais ir tas, kad šīs dienas vārds zaudējums ir absolūti kaut kāds nesaprotams soda laukumā. Nav neviens spēlētājs, un mēs iestam savos vārtos. Tā ir tikai un vienīgi komunikācijas problēma vārdsargam ar aizsardzības līniju. Tā kā jā, žēl, jā, kad ielaidām tik vienkāršs vārds. Tā kā taktiski noteikti, kad būtu viduslīnijā kaut ko mainījis šodien, jo tur tiešām izskatījāmies bēdīgi. 80 minūtes. Jā, dažam labam ir tiešām jāizdomājās par to, vai viņš atbilst šim līmenim. Kas varbūt bija tieši tās lietas, kas tajā viduslīnijā nepatika? Protams, kad cilvēku sadalīšana. Mums ir teiksim, tā pirmās līgas līmeņa redzējums, jā, kad mēs skatāmies tikai uz bumbu, mēs neredzam pretiniekus. Mums ir fokus tikai bumba un vispār atvēršanās no dziļuma, ka nāk uzbrucējs kājās. Viss ir tik vienkārši un primitīvi, kad es tur varu izbasīties no malas un bļaut nekas nemainīsies, jo nesaprotu, no kurienes viņi skrien. Tas ir viss uz laukumu jāsadala komunikācijas spēlētājiem savā starpā un plus vēl skanējot spēlētājus. Šodien Deružinskis guva vārtus, arī Lokoede sev atvēlētajā laikā bija diezgan aktīvs. Vai tu redzi, ka kāds no viņiem varētu arī kaut ko līdzīgu paveiku Ingars Pūls pagājušajā sezonā, ņemot vērā viņa kvalitātes? Es ļoti ceru, jo es visus gadus, kopš virslīgā strādājis, vienmēr uzsveru uz to, ka ir nepieciešams katrai komandai uzbrucējs. Vēlams pat ir divus. Jā, šajā situācijā es esmu ļoti priecīgs. 2 spēles, 2 vārti. Ruslanam, jā, arī pirmssezonā katrā spēlē sita. Līdz ar to, ja uzbrucējs tiekšā, viņš spēlē. Varbūt tās jādomā par kaut kādu sistēmas maiņu ar 2 uzbrucējiem. Apskatīsimies vēl. Plāni ir visādi, jā, bet jā, viņi noteikti būs jāmaina tie plāni, jo rezultāts nav. Papildinot šo pašu tēmu, ja paliksi pie esošās schēmas vai šajā schēmā 4-3-3, Lokoede var spēlēt, piemēram, flangā vai citā pozīcijā, vai tikai ar tīriem 2 uzbrucējiem? Noteikti, kad es tādu iespēju neizskatu, ka viņš varētu flangā spēlēt, jo man tā liekas, viņam ir citas darba spējas. Jā, spēle tieši ar korpusu, nevis dinamikā, ātrumā ar muguru pret vārtiem vairāk. Ede ir pie manis 2 nedēļas, jā, tā kā ir vajadzīgs laiks un ļoti, ļoti mēs gaidām izlases logus, kad varēsim tiešām izprast, ko spēlētājs tiešām var, jā, jo pagājušo gadu arī spēles laiks salīdzinoši neliels viņam ir. Ja mēs ņemsim mūsu klubu spēlētājus, jā, tad tiem ir 2000 un pār minūtes, tad tur ir mazāk. Bet skatīsimies, jo kā viņš iedarēsies kolektīvā un arī mūsu 4-3-3 schēmā. Par ielaistiem vārtiem izteicies, ka cik tie bija traģiski kopumā, vai var sacīt, ka tas, par ko pirmssezonas preskonferencē dažus arī pārsteidza, nosaucot nevis Pūli Dusolievu, bet Vientiesu kā lielāko iztrūkumu par aizsardzības centru. Redzējām šodien arī pamainīja to aizsargu pāri, vienu izmaiņu veicu un tik un tā. Cilvēks iesit savos vārtos tādā muļķīgā stilā, vai
šī ir tā problēma, ar kuru jāstrādā un kur jāturpina lauzt galva, kā uzlabot? Nu, to jau es arī teicu, ja, kad pastiprinājums uz šo sezonas sākumu mums nav centrālajā līnijā. Ja. Mēs esam spiesti nosēdināt balstu pusargus centrā aizsardzības zonā. Ja. Viens Martins ir, kurš gadu ir izlaidis mums principā, un viņš nenospēlēja slikti pret Jelgavu tīri fizisku apsvērumu dēļ, kad es pieturos vēl pie principā, kad jaunie spēlētāji 2-3 spēles kvalitatīvi pēc kārtas nevar nospēlēt augstā intensitātē. Ja. Lai arī Jelgavā varbūt tās pirmais puslaiks mēs kontrolējam, otrajā mēs nekontrolējam vairs, ja, sabruka mums viss. Tad šodien arī bija augsts pressings, augsta intensitāte, tā kā es domāšu uz nākošo spēli arī aizsardzības pāri noteikti. Vai varētu būt risinājums ar Reingolca atgriešanu šajā pozīcijā un pie šīs pašas tēmas, cik esi apmierināts ar viņu kā ar malēju aizsargu un tieši uzbrukuma darbībās, ar pieslēgšanos centrējumiem, ar to kvalitāti? Es nekad neizslēdzu nevienu variantu, ja, atgriezties, jo man patīk, kad ir spēlētāji uz 2 pozīcijām vismaz, ja, kuras es varu izmantot un no lielāka rocība man ir, bet uz pagaidām es noteikti neizskatu to. Otrs pirmssezonā ļoti kvalitatīvi viņš pieslēdzās ar rezultatīvām piespēlēm. Līdz ar to gaidām, ieskriesies. Es domāju, ka rezultātu no viņa mēs arī sagaidīsim ar rezultatīvām piespēlēm. Minēja pussargus, uzbrucējs, aizsargus. Man būs jautājums tāds kompleksāks par vārtsargu līniju. Pagājušajā gadā bija Parfjonos pie jums, viņš pie Ogres, bija jums Stūriņš, agrāk bijuši RFS īrētie vārtsargi. Kāda bija stratēģija šajā ziemā, kas sanāca, kas nesnāca, vai meklējāt tai pašā Liepājā, atkal ļoti daudz vārtsargu, kas teorētiski varēja būt dabūnami. Varbūt pastāst tā sīkāk gan par Parfjono situāciju, vai mēģinājāt viņu noturēt, otrkārt, ja nemēģināt, vai nesnāca, kādi bija tie tālākie meklējumi, cik daudz Latvijā vai ārzemēs meklējāt? Par vārtsargu līniju mums bija sākotnējais variants savu vārtsargu obligāti. Tas bija pirmais, ko mēs izskatījām. Mēs pārbaudījām 4 vārtsargus. Viens derēja, bet nenovienojāmies. Principā, jā, jo mēs tādas naudas neesam gatavi maksāt jauniem vārtsargiem, kurš ir bijis 2 nedēļas pie mums, jā, principā, un jāpieņem lēmums diezgan ātri, tāpēc nē. Mēs nevienam spēlētājiem pakaļ neskrienam. Mēs neesam gatavi pārmaksāt, ja kāds maksā vairāk. Tas ir noteikti, to mēs esam visus gadus darījuši arī, un tāpēc mēs spēlējam ar spēlētājiem, kuri vēlās pie mums būt, un varbūt tās pat pieticīgākām finansēm. Jā, bet par vārtsargu līniju esam apmierināti ar Baturinu. Jā, liels spēles laiks ir bijis līdz šim, iepriekšējās sezonas pēc tukuma, jā, Jurģa laikā Kalna. Līdz ar to skatīsimies, jā, bet bēdīgi ir tas, ka 2 spēles un 3 ielaist vārtu mums ir. Bet vairāk šeit ir noteikti jautājumi uz aizsardzības līniju un tieši starp vārtsargu un aizsardzības līnijas komunikāciju savā starpā. Kurš bija tas jaunais, ar kur nevienojāties? Ukrainas spēlētājs. Paldies. Pēc spēles pret Tukums 2000 ar mums kopā Ogre United treneris Aleksandrs Rehviešvili. Treneri, lūdzu, jūsu komentārs par maču. Labvakar visiem. Pirmkārt, es gribētu teikt liels paldies līdzjutējiem, ogriniešiem. Bija fantastiskā atmosfērā tribīnē. Paldies visiem par atbalstu, par spēli. Es domāju, ka, manuprāt, bija labas spēles mūsu pusē. Tieši otrajā puslaikā es domāju, ka mums bija daudz kontrolējumu ar bumbu, bija momentus un aizsardzībā līnijā. Es gribētu teikt, ka es ļoti apmierināti pagaidām, kā viņi strādā kopumā, īpaši aizsardzības līnijā, centrā aizsargi un paldies viņiem. Bija daudz darba šodien. Mēs zinājām, kā strādāja uzbrucēja līnijā pretiniekā un bija gatavi. Ja. Un arī
paldies puišam par pašatdevību, par ciņas. Dabūjām pirmas punktus, ejam tālāk. Kad izlīdzinājāt rezultātu, palika spēlēt apmēram pusstundu. Un likās, ka tas futbols ir augsta riska futbols, kad abas komandas nevēlas neizšķirt, abas skrien uzbrukumā. Kā jums vēl no tribīnēm, vērojot no malas, cik tas prasīja daudz nervu, satraukuma, redzot, ka te var būt gan uzvara, gan zaudējums? Jā, man bija tā liekas, ka spēle būs līdz pirmajiem vārtiem. Jā. Teikšu godīgi, ka man liekas, ka tā bija kvalitāte laukumā arī ne tā labi, kā mēs gribējām. Bet mazā bija futbolā, bija daudz cīņas, gara piespēles. Bet otrajā puslaikā, manuprāt, bija vairāk futbols nekā cīņas. Kaut ko pamēģinājām taisīt uzbrukumā un bija neslikti momentus no mūsu puses. Sit pa vārtiem daudzreiz, mazliet nepareizi, bet bijām aktīvi otrajā puslaikā un es apmierināts, kā mēs spēlējām otrajā puslaikā. Jau iepriekšējā preskonferencē pieminējāt, ka svarīga loma varētu būt Ivulānam, un šodien viņš debitēja, nospēlēja aktīvu maču, centās vienmēr apspēlēt. Cik esat apmierināts, cik lielu potenciālu redzat viņa? Es esmu ļoti prieks redzēt viņu mūsu komandā. Uzreiz teicu, ka man bija liels vēlme redzēt viņu pirmssezonā, un paldies vadībai, kā mēs dabūjām šajā futbolistu mūsu komandā. Es domāju, ka Latvijā nav tik daudz spēlētājs, kreatīvi spēlētājs kā Markus. Un es ļoti ceru, ka viņam ir talants, protams, bet viņam vajag vairāk praksē, uzlabot kaut ko kļūdas. Es domāju, ka būs labais spēlētājs Latvijā. Viens labais spēlētājs. Un vēl gribētu atsevišķi pajautāt par Dāvi Sedolu, kuram samazinās spēles laiks. Ne tik daudz viņš nospēlē, kaut gan abas reizes pamatsastāvā. Kas ir tas, kas varbūt neapmierina, vai kāpēc viņu maināt tik agri? Jā, es nezinu, es runāju ar viņu pēc pirmās spēles. Man bija jautājumi, kāpēc. Viņam nebija labākais spēle. Ja? Pārbaudes spēlē viņš bija ļoti labi. Mēs mēģinājām meklēt viņu pozīciju. Mēs mēģinājām izmantot viņu number 10, ja, kā zem uzbrucējs. Šodien arī viņš bija pirmā puslaikā šajā pozīcijā. Varbūt jau oficiālās spēlēs, varbūt kaut ko nervos, varbūt viņam nav ne tā daudz prakse virslīgā. Pagaidām gaidu vairāk neko šodien. Jā, gaidu vairāk. Būšu godīgi. Un tagad beidzot būs cauri jūsu diskvalifikācijai. Spēlē pret Liepāju varēsiet atrasties uz komandas soliņa. Kā jūs domājat, kā tas mainīs jūsu komandas vadīšanu, vispār varbūt komandas stilu un tā tālāk? Pirmkārt, es būšu iekšā. Es būšu ne tribīnē, es būšu blakus laukuma. Tas ļoti labi. Jā. Godīgi tas bija ļoti, ļoti grūti manai redzēt no tribīnes futbolu. Neko es nevaru taisīt, neko es nevaru komentēt. Paldies stafu, kā pirms spēlēm mēs parunājām, pirms spēlēm mēs izveidojam taktiku, plānu, ko mēs taisām. Visi malacīs, paldies stafu, treneru korpusu par to. Un es ļoti gaidu spēlē pret Liepāju, kā būšu jau uz soliņu. Edmunds pavaicāja par Sedolu, tad man varbūt par Marku Pačepko jautājums. Viņš sāka pirmo spēli šajā reizē, viņš pat palika uz soliņa, izgāja Haralds Ilegālsnieks. Viņš kāda vispār ir tā hierarhija, gan centrumspēja pozīcija, arī flangu spēlētāji, jo vismaz ļoti daudz, kā vispār tā hierarhija, vai viņa vēl veidojas, vai jums jau ir, teiksim,
nezinu, savas simpātijas, kurš tur ir labāks, kurš ir varbūt netik labāks, kā tā hierarhija vispār veido šobrīd? Es ļoti apmierināts par to, kā spēlētāji darbojas treneru procesē, un vēlreiz es tiku tā, ka uzbrucēja līnijā mums ir liela konkurence. Mums, kā uzbrucējs, mums ir viena pozīcijā, 3-4 cilvēki. Un, protams, ka no vienas puses tas ir laba situācija, ja, treneram, kā izvēlēt kaut ko spēlētāju. Bet otrajā, mēs nevaram visiem dot laiku laukumā. Šodien mēs izvēlējām pirmā puslaika, kā akcents bija viegli spēlētāji, ātri spēlētāji, tā Sēdols, Evelons, Ivulans, jā. Un otrajā puslaikā mēs plānojam ne uzreiz, būšu godīgi uzreiz, Felipe, bet pēc pirmā puslaika mēs izvēlējām dod viņu iespējams uzreiz no otrajā puslaikā ej uz laukumu. Par Pačepko, fantastiski puika. Es ļoti apmierināti, kā viņš strādā, kā cilvēks, fantastiski, absolūti. Šodien mūsu izvēle bija Felipe, un pēdējā minūtēs izvēlējām arī uz laukumu Haraldas Lagailisā. Tā nebija, varbūt tāpēc, ka gara piespēlē, pacīnījāmies ar bumbu. Var teikt, ka viņi bija variants vai Haralds vai Pačepko, mēs izvēlējām Haralds. Var teikt, ka viņi tā līmeņa ziņā diezgan visi līdzvērtīgi, bet vairāk tur atšķirās ir tādas stilistiskas vajadzības, kas tajā brīdī spēlē ir vajadzīgs. Vēlreiz, lūdzu. Var teikt, ka tas pats Haralds, Marks un citi spēlētāji, viņi ir līdzīga līmeņa, bet jūs vienkārši izvēlaties no viņiem, kurš tajā brīdī vairāk atbilst pēc stila vajadzībām. Jā. Haralds mazliet ir cits. Jā. Haralds ir labs ar augšabumbiem, viņš ir ļoti labs arī soda laukumā, kā Pačepko, arī Marks, viņam ir jūtas, kur viņam vajag būt soda laukumā. Ja. Es neredzu, ka viņi ir līdzīgi spēlētāji. Es domāju, ka viņi ir atšķirīgi. Bet šodien mēs izvēlējām dot šansu Haraldu. Tā šansu 5-6 minūtes, cik viņam bija nedaudz laiku, ja, kā praksē.